Labvakar, dārgie skatītāji! Man ir nepārvarama vēlme pēc arēnas, un tāpēc mēs šodien uzspēlēsim arēnu. Šamanis, Varloks vai Hunters. Jums visiem noteikti Hunters jau ir apnicis. Šamanis ir diezgan garlaicīgs. Ņemsim Varloku. Ok. Grim Patron. Ja man izdodas viņu noturēt dzīvi, viņš ir labs. Ja man izdodas viņu noturēt dzīvi. Vēl ir teacher, ja man būs daudz spēlu, viņš ir izdevīgs, bet nezinu, ja man būs daudz spēlu. Un dzīvības viņam ir labas, uzbrukumi vēl, es ņemšu Grim Patron. Drain Life, tā ir decent kārts, šie arī ir decent kārts. Bet es tomēr izdošu šo, jo viņš restoro 3 healths. In-game boss ir decent kārts. Viennozīmīgs, un viņš champs. Es varu jāsāk skatīties uz curve. Šim diezgan slikts, man ir 3 rīnieki, 5 nieki, 7 nieki. Dread Infernal, do 1 damage to all the characters. Bet tas 666, tas ir decent. Nu, šis ir lielisks monstrs, viņš ir vienkārši jāņem. Man vajag kaut ko early game. Jo man sāk veidoties ļoti late gamīgs. Tas tomēr paņemšu Fen Creeperi. Cik man ir dēmoni pagaidām? Fen Creepers nav dēmons, man ir 1 dēmons. Nē, 2 dēmoni. In-game boss arī dēmons. Flaming pirmais gājiens. Tā. Vai nu šīs vai šīs uz šo mēs nemaz neskatāmies. Targetam ir patoloģija. Give it decent minions +1 and taunt. Arī Sunwalkers. Te tikai 2 mīgas taunt plus šis vai decent taunt. Es ņemšu tam ar Sunwalker, jo tas ir viens stabil kārts. Tā, man ir jāsadomāt par ēlijiem. Man nav secret, tāpēc viņš īsti nedara, tāpēc es ņemšu vēl vienu Flame Impu. Jā, protams, Engines ir laba kārta, bet spare parts varētu noderēt. No viņu un Flame Imp var sanākt labs kombo, bet kāda iespēja, ka šādu kombo varēšu uztaisīt? Labi, mēs ņemsim vienu Clockwork. Var izspēt pirmie gaini un tad būtu spare partu un kombot ar Flame Impu. Demon Fire. Man ir diezgan maz dīmenu. Cik man ir dīmeni? Man ir 1, 3 dēmoni. 4 dēmoni. Uz 12 kārtiem. Labi, nemaz tik maz nav patiesībā. Spider Tank, tā ir awesome kārta. Es tomēr ņemšu. Ok. Molten Giant. Demon Heart. Deal 5 damage to a minion if it's a friendly demon, give him 5+5. Tas būtu labi. Tas būtu pat ļoti labi. Jo, nu... Labi, man nav daudz dēmonu, bet ja es kur no šiem dēmoniem buffoju 5, tas ir izdevīgi. Molten Giants, ja man var noderēt, tāpēc, ka gluži vienkārši man var nekas nesanākt. Un es var pazaudēt dzīves, var dabūt fiks ātrā agrā gājienā 8-8. Shade of Naxxramas. You all know Shade of Naxxramas. Tāpēc arī ņemšu Shade of Naxxramas. Nu, viņi man tik ļoti grib iebarot to Floating Watcher, kad es viņu paņemšu. Tā. White Collar. Labi, šobrīd White Collars varētu noderēt plus papildus dīmeni. Tā, Argent Squire. Man ir 3, 5, 5 nieki, man ir ļoti daudz 3 nieki, man nav nevien 2 nieki. Man vajag 2 nieki, šoreiz paņemšu šo. It kā jā, 5 man 6, bet... Man jau ir Grim Patron, Floating Watcher un Fen Creeper, tāpēc ņemšu vēl vienu nieku. Sakibas. Ir liels risks, ja es varu izmest vērtīgu kārtu. Liels risks, bet man vajag 2 dropus, un man joprojām nav viens secret, līdz ar to izdevīgāk ņemt Sakibas nekā Mad Scientist. Man ir kā daudz mazo minionu, un es varētu mēģināt Sea-Giant. Kā savu late game opciju. Tieši tāpat šobrīd jau tīri izdevīgi sāk palikt ņemt Demon Heart, jo man ir 2, 3, 4, 5, 6, 7 dēmoni. Un es 7 dēmoni, es tev varētu ņemt Demon Hearts. Bet
Tikpat labs varētu paņemt Recombabulator, kas ir RNG, bet riskants. Bet man ir tikai viens otrais turns, tāpēc es ņemšu Recombabulator. Might gan Joltek. Viņš varētu man noderēt. Nu, protams, varētu ņemt Sunwalker. Nu, vēl Summoning Portal. Jā, šīs visas trīs ir ļoti labas kārtas. Visas trīs. Ja man būtu mage, es ņemtu šo, jo es viņu pingotu, un man būtu 5-2 monstrus. Ne 2 pašu. Nu, viens būs labi, no otrs būs pašvaki. Turn 2 kārdi, bet šīs var padarīt man kādu kārti par lētu. Piemēram, es izmetu viņu. Viņš man nomet, tiksim, 6. turnē es uzmetu viņu, un es varu uzmest uzreiz arī Void Caller vai Dark Current Wolf. Tāpēc es ņemšu Summoning Portal. Murlocs. Jā, tas 2, un es it kā dabūnu 3-2 par 2. Tas ir Divine Shield, tāpēc viņu šo Argent Squire. Venture kā Mercenary. Man nav neviena drakona, tāpēc man nav jēga viņu ņemt. Man nav arī weapon, tāpēc man nav jēga arī viņu ņemt. Un man nav jēga arī viņu ņemt. Ņemsim bez loģikas, kad lielākā aizsardzība. Tad to 2-4. Tā, nu, tad mēs paņemsim Demon Fire. Mums ir arī kāds spēls, Late game un paņemsim War Golem. Man liekas, ka Dark Scale Healers varētu šeit būt labākais variants. Droši vien draw cards plus. Visi izgais sort of early game, bet 1-4 Wind Fury neko nedod. 1 Wind Fury dod vēl mazāk, tāpēc es ņemšu. Nu labi, viņš diez vai diži kaut ko izdarīs pats, bet vismaz izvilkšu kārtu. 6 demons, put 2 random demons from your deck into your hand. Tas ir izveidoties kā combo Sense Demons plus Void Callers. Bet Void Callers mirst. Nu, sort of combo to var izveidot. Nu, arī Boldrīti paņemt. Cik man ir early game cards? 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tā varētu teikt 12. Vienīgs pusdeks man ir. Tāpēc es domāju, man 2-7. Nu, pasakās curve, man trūkst 6 un 7. Tāpēc var ņemt šo. Varbūt Tide Eliminator. Man nav secret, man nav jēga no Eliminator. Kas būs man pēdējā kārts? Man nav Murloc, tāpēc tā atkrīt. Whenever this minion heals damage. Nu jā, bet 1-4, tas ir tomēr sort of value, un tas, ka to vienreiz var atzīt, es, teiksim, ar viņu ievāju uztaisu damage 1, un es varu tapulēt. Es tapoju pa vienu dzīvību, tikai nevis pa 2, mēs ar to ņemsim šo, un mēģināsim. Kā redzam, mums ir ļoti sami, mums nav curve, mums ir mums ir fingers, mēs rādām fakuci visiem. Mēs esam rupji un visiem rādām fakuci. Jā, es zinu, ka šādi darots droši vien nekad nesakrāšu nāks uz Blackrock Mountainus un droši vien arī jauniem expansionam vai kas tas būs. The Legendary Tournament vai kā viņš tur saucās, bet, nu, vismaz būs arēniņi. Cilvēki varēs papriecāties. Nu ko? Uther! Nu, mēs atstāsim mūsu Mistress of Pain un ņemam nost Grim Praetor un Dark Iron Wolf, jo early game man neko nedos. Un mēs dabūnam Recombabulator un War Golem. Nu, droši vien sāksim ar Mistress of Pain, jo man nav jēga instamest Recombabulator in-game boss. Tā ir tīri laba kārts. Job done. Nu, viņš coin. Coina Mana Berserker. Nu, skatīsimies, ko mēs varēsim būt pretī viņam Mana Berserker. Mēs liksim pretī Mistress of Pain, jo viņš viņu nevar vien gāja nosist. Pēc man ir izdevīgi.
this combo. This could get bad. This could get very, very bad. Mēs mēģināsim, mēs izdarīsim šādi. Mēs varēsim no viņa izvilkt vismaz vienu impu, jo viņš ir braindead 2 impus. Viņš ir braindead 2 impi, jo viņš ir decent 1 imps. Jā, pagaidām nav uz laba. Dark Iron Dwarf man nav jēga ņemt. Jā. We can babble later. Viņš arī into random minion is the same cost. Nu, pa 3 mānu man nekas dišs arī neizkrist. Līdz ar to taposim. Protams, tas nav labākais variants, bet vismaz nākamajā gājienā varēs izvilkt kārtu, mēs varam tikt vaļā no šī, un tad mēs dabūsim 1-1 nūbu. Tas nozīmē, mēs varbūt varēsim atbrīvoties no šī monstra. Līdz ar to, nu, kaut kāds labums sanāca. Nākošajā gājienā mums būs 5 mānu, mēs varam izmest Fenkrīperi. Ja nav nekā vajadzīgāko, es teicu, māk tajā brīdī. Un viņš ir viltīgs, viņš izmetu vēl vienu Divine Shieldu. Jā, tas man nepatīk. Tas man galīgi nepatīk. Mums ir tikai 15 dzīvības. Nākošajā gājienā mēs mēģinām, nu tad mēs paliksim pie šī varianta. Fenkrīpa. Novāksim viņam Divine Shield. Un novāksim vienu no Argent Protectoriem. Un no tā izvilksim kārti. Ne to sliktāko kārti. Tagad skatīsimies, ko viņš spēs izdarīt. Viņš hīlo savu maitas gabalu. Tas nav labi. Tas galīgi nav tas, ko es gribēju, lai viņš izdara. Jums ir tikai 14 dzīvības. Mēs šo... Tik un tā paliksim dzīvību. Mums ir 6 mānu, 3, 1 tap. Vai 1... Nav, man nemaz tik daudz possibility. Labi, atbrīvosimies no šī un novaināsim to. Nu jā, es zinu, es pats sevi iesit un tuvojas lethal. Ja viņam kāda laba maģijas kāds, tad varbūt jau ir lethal. Vai kāds charge monstrs. Mums tajā gājienā ir tāda, kas varētu uztaisīt lethal. Jā, tā kā galīgi izgāžot pagaidām. Pirmajā mačā. Bet, nu, tas ir tikai pirmais mačs. Tas ir tikai pirmais mačs. Consecration. Fucker! Viņš man mēģina norašot. Nezinu, loģiski, man vēl liek 3 dzīvības. Yes! Vispār ir kaut kāda... nu, Sunwalkers. Tas mani varbūt var izglābt. The light protects me. Neņā, tu Divine Shield nostās tā un... Esmu miris. Teikšu godīgi, es nebiju gaidījis, ka viņš būs naidabunīt. Jā. Spēt ar Warlocku, laikam nebija gudri. Jo es Warlocku nemāku. Ja es vispār Hearthstone spēlēt nemāku, ko jūs gribat no manis. Ja jūs skatāties mani un gaidat pro plays, nu, veči, jūs nepareizajā kanālā. No manis pro plays gaida naivi cilvēki. No manis ir gaidīt kaut kādus falšos gājienus, kaut kādas crazy, stupid combo, no kuriem no jēgas, kaut kāds fun playus, misplayus. Nu, Warlocks pret Warlocku, un noteikti viņš ir kaut kāds super uber pro Warlocks. Labi, man vismaz būs pirmais gājiens. Vismaz pirmais gājiens. Varbūt izskatīs arī otrais.
Žēl, ka neizkrita otrs flame imps, jo tad es varētu coin double flame imp. Bet nu labi, coin atstāsim vēlāk. Un mēs varbūt otrajā turnā varētu spider tank izmest. Tas arī būtu decent gājiens. Jā. Tā nav slikti. Nu labi, es tomēr coin double flame imps. Viņš otrajā gājienā nevarēs viņus abas nosist. Protams, es tiku uztaisīju savu 6 damage, bet ej un tiec otrajā gājienā galā ar 2-3-2 monstriem. Nerubian. Ok. Es nebaidos no Nerubianiem. Deal the damage if it's a friendly give it. Lūdzu, buffosim manu flame imp. Un, protams, ka es nestīšu Nerubianu. Sitīšu pa seju. Un tagad viņam vajadzēs tērēt kā Hellfire, lai nosist manu flame imp. Nē, vienkārši šeit normāli monstru, kuru man nav pārliecība, ka viņam ir. Savu Minecraft žēl tiek mēs pietāpēsim. Crazed Alchemist. Ak, tu! Mait. Tiekam Babulator. Es negribētu. Cik man incentīšu maksā? 3 man 4. Nē, nu labi, jāliek Spider Tank. Tā ir ļoti laba kārtas, nu un... Ja es viņu nenostīšu, tad viņš jau viņu nostīs visdrīzākais Spider Tank, un Spider Tank būs paliekopis laukā. Tad man nāksies ziedot vēl 5-4 monus, lai nosīs 4 monus, bet ar šo mēs sitīsim viņam pa seju. Un droši vien tagad viņš ar savu Crazed Alchemist nostīs manu Flame Imp. Droši vien. Un tad vai no Hellfire'os Spider Tank, vai tapos, vai liks kādu monstru, to mēs tūt redzēsim. Nogrims. Aha. Viņš arī šitā. Pasēju? Vai novājinās? Pasēju. Nu, tas bija diezgan paredzami. 4. gājiens. No viens puses gribēs likt Dark Iron Dwarf, bet zamē mēs darīsim šādi. Viņš ir savainots, mēs uztaisim life tap. Un Rickam Babulator. Un, ko es dabūšu? Lieliski! Ogre brūta! Izcili! Es no lieliska 3 dropa dabūju vēl labāk 3 dropu. Jo viņš var tikt cauri tontiem. Lieliski! Tā. Tagad ir jāpadomā. Kā būtu izdevīgāk? No vienas puses man vajadzētu treidot. Bet tad mēs paliekam laukā bez monstriem. Nu labi, treidosim. Nu labi, netreidosim. Nu un tad uzliksim Fenkrīpu, lai viņš man netiek cauri. Es gribēju treidot, jo tad viņam nepaliktu. Man laukumā būtu vai nu Fenkrīpa, vai arī es uzmestu Imp Gang Boss plus Argent Square vai Imp Gang Boss Stop. Nu. Ogre, protams, negribēju viņu nosist. Tāpēc, whatever. Nākošajā gājienā jāstāsta, cik viņam būs monstri. Silence. Viņš silencoja to. Es būtu silencojis ogre brūtu. Es būtu brūtu silencojis. Ja viņš tagad netaisās treidot. Ko viņš var darīt? Mans problēmas nerada. Man arī šis silences problēmas nerada, jo es varu nākamajā gājienā vienkārši atbrīvoties. Viņam ir 2 mana. Viņš neko tieši nevar izdarīt ar to 2 mana, jo cik es... Nu, labi, es nepārzinu pārāk labi kārtu, bet man uz 2 mana nav nekas tāds, kas varētu uztaisīt pietiekam damage, lai es sāktu raudāt. Taps. Nu, un tu neuzbruks? Viņš sitīs pa seju. Ok. Situ pa seju.
Es treidošu šos. Atkal mēģināšu treidot viņus. Treidoju, man vairs nav, bet nekās. Un tagad 6 mana. Im Gang Boss, Argent Squire and Chop. Un es izvilku Floating Watcher. Nu jā, es vairs nevarēšu iegūt viņa efektu, jo es abas savas Flame Imps, kas ir kārtas, ar kurām es varu uzstāt. Es varu ar tapoņu audzēt uz augšu. Nu, līdz ar to arī nu viņas varēšu izspiest labumu. Es varu, piemēram, nākamais gājiens Floating Watcher un tap. Un viņš iegūs 2-2, viņš ir 6-6 mods, viņš ir decent. Nu, skatīsimies, ko viņš liks man pretī. Uz laika laukā man ir nesevišķi liels damage. Tikai 6. Bet es varu palielināt uz 8. Skatīsimies, ko darīs viņš, un pēc tā arī izlemsim. Mind Control tekstu taupīšu. Plus arī no vienas puses man negribas 4 monstrus. Reiz jau man nezinu, kāpēc reizdums, ka viņam pašam varētu būt Mind Control tek. Nezinu, kāpēc, bet man ir tāda aizdoma, ka viena no viņa 7 kārtiem ir Mind Control tek. Viņš ļoti ilgi domā. Demon Heart. Labi. Ok, tu iztērē Demon Heart, lai tiktu vaļā no viņa. Un tāda brīvais no Flame. Interesanti, teikšu, kā ir. Tā. Nu, tad taisīsim to kombo, kurus bija izdomājis. Jā, man paliekas tikai 12 dzīvi. Lieliski, Shadowniks Rēmes. Tas ir labs variants. Protams, ieziņu nodara tikai 2 damage. Un mēs jau esam diezgan tuvu nāvēji, viņam ir 9 dzīves, man 12, bet pietiek ar 1, ja tavam pretiniekam ir 0. Un tas tomēr ir Divine Shield. Protams, late game tas daudz nedod, bet ja viņam būtu kaut kāds AOE, viņš izdzīvotu. Es domāju, viņam arī nav daudz AOE, kas varētu novākt 6 monstru. Voidwalkers. Nu, tas tev puisis neglābs. Pie 9 dzīvībām tur ir diez vai baigi tapos. Hungry Dragon. Tas jau ir mazliet satraucošā. Tā, kas tas tāds? At the end of your turn, give another random friendly minion plus 2 health. Tas gan var noderēt. Tikai mazliet jāpadomā. Tad gan ir mazliet jāpadomā. Tā, man lielākā problēma ir... Nu, lūdzu. Pirms mēs uzmetam tevi. Pa brīvu nositām Voidwalkeri. Tagad mēs nositām šo. Es, diemžēl, nevaru curēt, tā kā es to biju rēķinājis, bet, nu, nekas. Tagad sitīsim pa seju. Un šeit ir neksrēmas. Šeit 5. Viņš 6 dzīvības, man 12. Ja viņam tur nav defing, es neuztraucos. Vai arī kādu uberkrūtu boardclear kārtu. Jeeves. Jeeves tev neglābs. Flame Imps. Well played. Un lūk, tagad man noderēs mans Mind Control tek. Nu labi, noderēs, jo viņam tā būs 4 monstri. Viņam ir 4 monstri, man noderēs mans Mind Control tek. Izvēl Jeeves. Nē, patiesībā sakot, man Jeeves... Paga? Viņš padevās. Viņš saprat, ka viņam nav cerība. Nu, lūk, un uz šāds pozitīvs nots mēs arī šoreiz atradīsimies, jo man ir uzvara un es dabūju Soulfire. Jei! Pie 1-1 rezultātu atradīties nav slikti. Jo man ir uzvara. Pagājušais mums bija arēna, kuras neuzvarēja nevienu reizi, tāpēc tiekamies atkal nākamreiz uz redzi.